Šodien ar jums atkal Ķīnas preču apskati, un mums kārtējā paciņa atkal no Ķīnas, un nāca ar Ķīnas pastu apmēram 30 dienas. No nosaukuma esat sapratuši, kas ir iekšā. Šeit ir flash karte, un vēram vaļā. Atkal bija pasūtījums akcija. Šodien filmēju nedaudz savādāk, jo paciņa maza. Tā, redzam, tad diezgan maziņa. Tā, kā viņu atvērt. Piekabinātu var kaut kur. Tā, atradu. Reku, vēram, kā grūti verās vaļā. Tā, flash karte. Tāda viņa te ir. Sarkana, tāda kā ieliktnīti. Plasmas. Jā, apkārta metāla apdare. Pats tāds nedaudz kustās. Viss tāds neefektīvs. Nezinu, kas mums te būs. Tātad, par šo flash karti es samaksāju $11.40. Un neticēsiet, viņā iekšā ir 64 gigabaiti, par ko es ļoti šaubos. Tātad, tagad viņas cena bija $36 bez akcijas, bet tāpat es šaubos, ka šeit ir 64 gigabaiti. Tā, un tūlīt mēs to pārbaudīsim. Tātad, teleportējamies uz desktopu. Esmu ievietojis flash karti tepat datorā. Tā redzam, tūlīt. Rādās, ka flash kartē ir 62,4 gigabaiti, tuvu 64, bet man tas neko neizsaka, jo pirms video filmēšanas es apskatījos dažus video un par flash kartēm no Ķīnas, ka tajās nevar ievietot failus. Pamēģināsim, es sagatavoju bildīti. Tā. Kā viss ir sanācis. Es jau biju sagatavojies tam, ka šajā flash kartē nebūs 62 gigabaiti. Tā. Tūlīt neliela pauzīte. Un pamēģināšu kādu video failu ievilkt šitajā flash kartē vai arī kādu spēli. Tā, nezinu, kas par vainu, bet sāka kaut kas dators čakarēties dēļ šitās kartes. Kaut kas viņam nepatīk. It kā viss gāja gludi, nevarēja pārvilkt spēles mapīti. Nezinu, kas īsti ir. Tātad notestēšu šo flash karti vēl kārtīgāk, un tad būs kaut kas konkrēts, pateikšu video apskatā. Tātad teleportējamies atpakaļ uz galda. It kā būtu šeit tie 62 gigabaiti, bet nezinu, dators kaut ko sāka čakarēties. Viss konkrētāk būs apskatā, tāpēc spiežat like, subscribe, sekojiet draugos, lai nepalaistu garām nākošos video. Paldies par skatīšanos, atā!